Vecais saucās E81, tika ražots no 2004. gada līdz šitam. Viņam bija vesela rinda motori, sākot no 1.8, tad tur 2 un pat 3 litri bija. Ražo Leipzigā auto un joprojām ražo Leipzigā. Šitas saucās F20. Viņš ir tātad garāks, lielāks, platāks, komfortablāks nekā iepriekšējais. Dizains arī ir atšķirīgi. Ir tas, ka viņam redzēt tās LED lampas ir aizmugurē, un priekšā ir pilnīgi citi tādi starmeši ripas. Un arī tās BMW, tās radiatoru especifitāti, tā nieres. Tās nieres redzējas arī savādākas. Tas tā kā, vairāk tuvākam jauniem korporatīviem stilam, kas tur ir tā kā 5. sērijai, un tāds pilnīgs tā priekš ir tā kļuvusi. Viņi ir, redz, tādā viendaļīga. No priekšpuses cilvēki varētu pat sajaukt, ka ir no kādu 3. sēriju. Kad tu vari pasūtīt, teiksim tā, to sportlaini vai urbalaini, tad atšķirās tur arī restes noformējumi, protams, atslēga, starp citu arī. Tas ir sportlainam, tas sarkanā un urbalainam, tad tur baltā vai melnā, tā noformējums liek kā uzreiz. Un tad, kas ietilpst tajās līnijās, bāzē saucamajā aprīkojumā, protams, tad paņem un ieformē vēl klāt papildu aprīkojumu, kas ir, bet būs šīs tās līnijas. Tad cilvēks var sevi arī BMW LV lapā. Arī redzim, komforts ir balts, un sports viņš kļūst sarkans līdz. Zini, kas ir būtiski? Pasaka vēl, kad par Latvijā kā tiek pozicionēta, teiksim, pirmā sērija, Eiropā ir ļoti populāra, tas ir skaidrs. Pie mums ir mazas cilvēks, kas nopērk BMW. BMW nav lēta mašīna, viņi ir premium segmentu mašīna. Tātad mums vajag, ja ir BMW, tad vajag lielu. Tā kā tur, X5, tur 7. sērija. X6, jā, X6, jā, viss. Bet, maza auto, tas, protams, ir atkarīgs. Transporta nodoklis, vieta pilsētā, tur parkošanās. Eiropas metropolēs ir izdevīgi sievietēm, jaunām ģimenēm, vientuļniekiem. Tur ir izdevīgi, lai viņiem būtu maza un labi aprīkota mašīna. Cena nav izšķirošais viņiem. Mums ir jau kaut cena ir izšķirošais cilvēkiem lielā ziņā, un tāpēc viņiem vajag, ja liela cena, tad vajag liela mašīna. Tāds tipiski latvieši. BMW, konkrēti pirmā sērija, viņa šī iemesla dēļ varbūt tās arī Latvijā viņa īpaši populāra līdz šim nebija, bet tagad ar to jauno modeli varbūt tās, ka tiks lausts stereotipi kaut gan. Runājot par pretinieku, teiksim, Lexusam ir modelis XC200 hibrīds, ja? Un izrādās sievietēm nepatīkot hatchback šajā segmentā, premium. Nezinu, varbūt tās, ka šo mašīnu būs savādāk. Te pat tie lukturi vairāk uz GT 5. sērijas, jo mums arī stāvēja sētā blakus, un es tā tieši noskatījos, ka... Jā, starp citu, to 5. sērijas GT, viņiem ir tā platforma arī viņi tiek pozicionēti, ka viņi tiek ražoti kā līdzīgas platformas ar to 5. sērijas GT. Šitas ir tā kā samazināts, tas vēl ir tāds, lielāks un tāds. Es nezinu, tad mēs brauksim, tad mēs arī varam pastāstīt. Kas notiek ar to starteri pēc tam, kad auto ir, pieņemsim, vecāks par 7, 8 gadiem, jā, jo tur ir teorētiski, tāpēc jau tiek tas starters maksā 1,5, cik tur reizes dārgāk nekā parasti Bosch starteris šim modelim, jā, bez start-stop sistēmas, jā, dēļ tā, ka viņam vienkārši tie palaišanas cikli vairāk, jau pie katra krustojuma, kurā tas cilvēks ar mašīnu stāv ilgāk par 5-10 sekundi, tur dažādi var uzlikt, jā. Viņš vienkārši, izslēdās, pēc tam atkal vai iedarbinās, bet, es saku,
Tas ir viens no 21. gadsimta tādiem autobūvas, es negribu teikt izgudrojumiem, bet tādi, ražošanā palaists tādi brīnumi. Nav, mums vēl nav, tās mašīnas nav tik nolietotas, lai par to spriestu, vai vispār ziemā viņi varēs iedarbināt. Kurus zog arī šim noteikti, un pilnīgi ir garantija zaks, jo ja jau ir narkomāniem mūsu mīļajiem radusies ir vēlme zakt, nezinu, vecu Mercedes A klases spoguļus, ja, un par BMW dažādu modeļiem spoguļiem mēs nerunājam. Es domāju, ka šis noteikti ir iemesls, kādēļ to mašīnu nevar atstāt, šeit, ēnainā pagalmā, tumšajās stundā. Es esmu nosēdies aiz sevis, jo es esmu izgāzies un tā sēžu. Šitiem te katrā ziņā var tā ierūmējoties, ir sajūta, ka tu arī sēdi līdzīgi kā 3. sērijā. 3. sērijā var būt drusku vairāk vietas, bet neko īpaši. Tā kā tagad šitas te, līdzīgi kā Audi, modernais Audi A3 Sportback un jau stipri tūs ir A4 komfortam. Jā, tā te tagad ir, ir tas 1. sērija BMW un 3. sērijas. Viens ir sedans, viens ir hatchbacks. Viss.